Labdieniņa, sveiki visiem! Atkal turpināšu dalīties ar lietām un domām, kas noder un palīdz man, un varbūt noderēs arī jums vai kādam atkal atgādinās aizmirsto. Tātad šodien parunāšu par mūsu prāta spēlēm. Mēs neesam mūsu prāts. Ir iespēja atbrīvoties no psiholoģiskām sāpēm, un patiesais cilvēka spēks rodams tikai padodoties tagadnē. Ķermenis ir viens no ceļiem, kā iegūt iekšējo mieru, līdzīgi kā apkārt esošais klusums un telpa. Visus šos vārtus ir iespējams izmantot, lai ietu tagadnē. Šai pašreizējā mirklī, kurā problēmas principā nepastāv. Maikls Murfijs, sasaistot kopā augstākās reliģijas studijas, medicīnu, antropoloģiju un sportu, nāca klajā ar izaicinošu domu, ka eksistē arī augstākās cilvēces attīstības pakāpes. Līdz ko cilvēks sasniedz garīgā brieduma augstākos līmeņus, tā viņā attīstās neparastās īpašības, kā spēja mīlēt, dzīves prieks, individualitāte, sava ķermeņa apzināšanās, intuīcija, izpratnes, sazināšanās spēja un gribas spēks. Pirmais ir apzināties, ka šīs īpašības pastāv, jo daudzi cilvēki tās neapzinās. Mūsu apziņas plūsma un tendence izvēlēties vieglāko ceļu, pilnībā neatveroties pašreizējām mirklim, rāda mūsos tukšumu. Ar pasaulīgo laiku saistītais prāts, kas patiesībā ir veidots, lai kalpotu, mums mēģina rast līdzsvaru un tāpēc pasludina sevi par saimnieku. Tāpat kā bite lido no viena zieda uz otru un vāc medu, tā prāts vāc pagātnes pieredzi un demonstrē mūsu galvās šo jaunradīto filmu. Vai jūs spējat atbrīvoties no sava prāta, kad vien vēlaties, vai esat atradis pogu, ar ko to izslēgt? Tas nozīmē pavisam pārtraukt domāt. Es domāju, ka to nevar, ja nu vienīgais uz īsu brīdi. Tātad prāts jūs izmanto. Jūs neapzinoties esat identificējušies ar savu prātu un nemaz nenojaušat, ka esat kļuvis tam par vergu un savu paverdzinātāju maldīgi uzskatāt par sevi pašu. Sākums uz brīvību ir šī izpratne, ka neesat prāts, tas, kas domā. Tajā brīdī, kad sākat vērot domātāju, aktivizējas augstākais apziņas līmenis, un tad jūs saprotat, ka aiz šīm domām eksistē milzīga garīgo spēju valstība, un jūs saprotat, ka visas lietas, kam patiešām ir nozīme skaistums, mīlestība, jaunrade, prieks, iekšējais miers, rodas ārpus šī prāta. Kā veids to domātāju vērošanu? Ja cilvēks aizies pie ārsta un teiks, ka dzird balsis savā galvā, domāju, ka viņu nosūtīs pie psihiatra. Īstenībā katrs dzird vienu vai vairākas šādas balsis savā galvā visu laiku. Tie ir netīši domu procesi, kurus cilvēki neprot apstādināt. Tie ir dialogi, monologi. Varbūt kāds kādreiz ir redzējis traku cilvēku, kurš iet un pats ar sevi sarunājas, vai kaut ko murmina sev zem deguna. Tas daudz neatšķiras no tā, kas notiek ar jums, it kā normāliem cilvēkiem, tikai jūs to nedarāt skaļi. Prāta balss komentē, pārdomā, spriež, salīdzina un pat sūdzas. Tā ir apmierināta vai varbūt neapmierināta. Balsī nav jābūt saistītai ar pašreizējo situāciju. Tā var atdzīvināt notikumus nesenā vai tālā pagātnē. Vai arī iztēloties un izdzīvot iespējamos nākotnes notikumus. Bieži sanāk, ka prāts šos nākotnes notikumus iedomājas, ka tie noies greizi un rezultāts būs negatīvs. To sauc par raizēšanos. Pat tad, ja balss darbojas saistībā ar pašreizējo situāciju, tā interpretēs to saskaņā ar pagātnes pieredzi. Tas tādēļ, ka balss pieder šim ierobežotam prātam, kas ir pagātnes un arī pārmantotās kolektīvās atmiņas radīts. Tāpēc sanāk, ka jūs tagadni vērtējat ar pagātnes aci
un iegūstat pilnīgi izkropļotu tās ainu. Daudzi cilvēki dzīvo ar šo mocītāju galvā, kas nepārtraukti uzbrūk, soda tos un atņem dzīves enerģiju. Sāciet ieklausīties balsī, kas skan jūsu galvā. Pievērsiet uzmanību visiem domu modeļiem, kas atkārtojas. Tām vecajām platēm, kas skan jūsu galvā ilgus gadus. Tā arī būs šī domātāja vērošana. Nevērtējiet to, nenosodiet un netiesājiet, jo tad sanāktu, ka balss atkal jūs ir pakļāvusi. Klausoties un vērojot, jūs sapratīsiet, ka tur ir balss un te esmu es. Šī es esmu izpratne, spēja izjust savu klātbūtni, nav doma. Tā rodas jau aiz prāta. Jūs apzināties gan domu, gan sevi kā šo domu liecinieku. Kad domas norimstas, jūs piedzīvojat prāta plūsmas šo pārtraukumu, mirkli bez prāta. Sākumā šie mirkļi būs īsi, taču pakāpeniski tie kļūs ilgāki. Šajos mirkļos cilvēks jūt pārliecinošu klusumu un mieru sevī. Ja turpināsiet vingrināšanos, tad klusuma un miera sajūta padziļināsies, un šim dziļumam nav beigu. No šiem dziļumiem jūs sajutīsiet prieku par esamību. Tas nav transam līdzīgs stāvoklis. Šeit apziņa nepazūd. Iekšējās vienotības stāvoklī jūs esat daudz modrāks, daudz vairāk nomodā nekā ar prātu identificētajā realitātē. Jūs esat pilnībā dzīvs. Domātāja vērošana vietā pārtraukumu prāta plūsmā var radīt arī sakopojot uzmanību uz tagadni. Jums ir jāsajūt tieši šis brīdis. Kaut vai katru dienu, kāpjot pa savas treptelpas kāpnēm, pievērsiet uzmanību katram pakāpienam, katrai jūsu kustībai un arī elpošanai. Kad mazgājat rokas, pievērsiet uzmanību sajūtām, ūdens skaņai, ūdens pieskārienam, roku kustībām, ziepju smažai un tā tālāk. Katrai pilnībā jūsu darbībai. Un šim visam ir viens noteikts kritērijs, kā pārbaudīt, vai vingrinoties esi guvis panākums. Tā ir mana miera pakāpe, ko jūtat sevī. Kādu dienu jūs pamanīsiet, ka balss galvā šķiet uzjautrinoša. Tāpat kā rotaļa ar bērnu, tas nozīmē, ka vairs neuztverat prāta saturu tik nopietni, jo sava šī es apziņa no tā vairs nav atkarīga. Prāts ir izmantojams īpašiem uzdevumiem, un kad šie uzdevumi ir paveikti, tad atkal tas ir jānoliek malā. Prāts vienmēr ir nodarbināts ar pagātnes uzturēšanu atmiņā. Prāts visu laiku mēģina paredzēt nākotni, lai būtu droši, ka turpina eksistēt, un mēģina tajā atrast kaut nedaudz atvieglojuma vai piepildījuma. Pat visdižākie zinātnieki ir apstiprinājuši, ka lielākie viņu sasniegumi ir veidojušies brīžos, kad prāts ir klusējis. Aptaujājot dižākos matemātiķus, tā skaitā arī Einsteinu, tika iegūti pārsteidzoši rezultāti. Viņi apgalvo, ka domāšana ir tikai otrā plāna loma īsajā izšķirošajā radīšanas brīdī. Tādēļ vairums zinātnieku nespēja radīt. Ne tāpēc, ka neprot domāt, bet tāpēc, ka viņi neprot šīs domas apstādināt. Neviena cilvēka dzīve nav pilnībā brīva no sāpēm un ciešanām, vai tad drīzāk nav jāiemācās ar tām sadzīvot, nevis jācenšas no tām izvairīties. Sāpes radām mēs paši tik ilgi, kamēr nepieskaitītais prāts valda pār mūsu dzīvi. Sāpes, ko radāt tieši šobrīd, vienmēr ir esošā nepieņemšana, neapzināta pretestības forma. Domu līmenī šī aizsargāšanās izpaužas kā vērtējums. Emocionālajā līmenī kā negativitāte. Sāpju intensitāte ir atkarīga no pakāpes, kādā jūs pretojaties šim pašreizējām mirklim, kas savukārt atkal izriet no tā, cik ļoti esat identificējušies ar prātu.
Prāts vienmēr cenšas noliegt tagadni un no tās aizbēgt, tāpēc, ka nespēja funkcionēt un saglabāt vadības grožus bez laika, kas ir pagātne un nākotne. Tāpēc bezgalīgā tagadne ir tik ļoti vērtīga. Priekš augiem un dzīvniekiem laika nozīme nepastāv, jo viņiem nevajag zināt datumus, nevajag zināt, cik ir pulkstens, jo viņi dzīvo šeit un tagad un priecājas par šo mirkli. Pārcelieties dzīvot tagadnē un apciemojiet pagātni un nākotni tikai tad, kad nepieciešams risināt praktiskas sadzīves situācijas. Kas varētu būt vēl bezjēdzīgāks un nesaprātīgāks, kā radīt iekšējo pretestību pret kaut ko tādu, kas nenovēršami ir? Kāpēc pretoties dzīvei, kas vienkārši ir šeit un tieši šajā brīdī? Pašreizējais brīdis dažreiz ir nepieņemams, nepatīkams vai pat arī briesmīgs. Tas ir tāds, kāds tas ir. Pavērojiet, kā prāts to apzīmogo un kā šī nepārtrauktā vērtēšana un tiesāšana rada sāpes un ciešanas. Vērojiet prāta darbības principus, izejiet no tās pretestības sistēmas un ļaujiet pašreizējām mirklim notikt. Tas jums dos iekšējās brīvības apziņu, brīvību no ārējiem apstākļiem un patiesu miera sajūtu. Un tad, raugoties uz notikumiem, rīkojieties, kā vajadzīgs vai kā ir iespējams. Emocionālām sāpēm, kas ir neatņemama ego prāta sastāvdaļa, ir vēl kāds aspekts. Dziļi iesakņojusies trūkuma un nepilnīguma sajūta. Arī vienotības neesamība. Apzināti tā izpaužas kā pastāvīga sarūktinoša sajūta, ka neesat labs vai vērtīgs. Neapzināti to var sajust tikai netieši kā spēcīgu vēlmi, iegribas un vajadzības. Lai spētu šo tukšumu sevī aizpildīt, cilvēki bieži sāk aizrautīgi dzīties pēc apmierinājuma un lietām, ar ko identificēties. Viņi tiecās pēc lieliem īpašumiem, naudas, lieliem panākumiem, varas, atzinības vai īpašām attiecībām tikai tāpēc, lai justos labāki un pilnīgāki. Taču tad, kad visas šīs lietas ir iegūtas, viņi ļoti ātri saprot, ka tukšums vēl aizvien ir, pastāv un viņš nav piepildīts. Tik ilgi, kamēr dzīvi vadīs ego prāts, jūs nespēsiet būt pilnīgi, bezrūpīgi, nebūsiet mierīgi vai piepildīt, izņemot īsus brīžus pēc šo iegribu apmierināšanas vai kārotās lietas iegūšanas. Ego ir kļuvis par jūsu es, un tam ir nepieciešams identificēties ar ārējām lietām. Visparastākās ego identifikācijas saistās ar īpašumiem, darbu, sociālo statusu, atzinību, zināšanām, izglītību, ārējo izskatu, īpašām spējām, attiecībām, personisko un ģimenes vēsturi, uzskatu sistēmu un bieži ar politiskām, nacionālistiskām, reliģiskām, rasu un citu kolektīvajām identifikācijām. Nekas no tā visa neesat jūs pats. Agrāk vai vēlāk jums nāksies no visām šīm lietām atteikties. Iespējams, pagaidām ir grūti tam noticēt, ka jūsu personība nav atrodama nevienā no šīm lietām. Jūs to paši sajutīsiet. Jūs to sapratīsiet brīdī, kad sajutīsiet tuvojamies nāvi. Nāve atņem visu, kas neesat jūs pats. Tāpēc tik ļoti svarīgi ir attīstīt sevī visas tās labās lietas, īpašības, kas būs paliekošas, nevis rūpēties, lai dzīves laikā saraušat pēc iespējas vairāk mantu, jo kapā jūs to visu līdzi nepaņemsiet. Cits pateiks, kā gan viņš šobrīd var būt brīvs, ja tieši šobrīd savā dzīves etapā viņš ir ļoti nelaimīgs. Tā tas ir un būtu maldīgi censties sev iestāstīt, ka viss ir kārtībā, jo tā nav patiesība. Cilvēks nepadodas tikai tāpēc, ka
cer, ka nākotnē būs labāk. Jums šķiet, ka koncentrēties uz pašreizējo brīdi, bet patiesībā esat pilnībā laika varā. Nav iespējams vienlaicīgi būt nelaimīgam un pilnībā atrasties tagadnē. Tas, ko jūs saucat par savu dzīvi, patiesībā ir jāsauc par dzīves situāciju. Tas ir psiholoģiskais laiks, pagātne un nākotne. Konkrētas lietas pagātnē nenotika tā, kā bija iecerēts, un jūs vēl aizvien pretojaties pagātnes notikumiem un pretojaties arī tagadnē. Cerība liek jums nepadoties, taču tādā veidā jūs nepārtraukti koncentrējaties uz nākotni. Ja esat problēmu pārņemts, tad jūsos vairs nav vietas nekam jaunam un nav vietas risinājumam. Tāpēc atbrīvojiet nedaudz vietas sevī, lai spētu atrast savu dzīvi aiz pašreizējās situācijas. Izmantojiet pilnībā savas maņas. Esiet tur, kur esat. Paskatieties apkārt un nemeklējiet skaidrojumu. Ieraugiet formas, gaismas, krāsas, struktūras, apzinieties telpu jums apkārt, kas ļauj visam būt. Ieklausieties skaņās, nevērtējiet tās, pieskarieties kaut kam, sajūtiet un pieņemiet tā esamību. Pavērojiet arī savu elpošanu. Elpošanas ritmu, sajūtiet gaisu, kā tas ieplūst un izplūst, sajūtiet dzīves enerģiju savā ķermenī, ļaujiet visam būt gan iekšienē, gan ārpusē, atzīstiet visu lietu esamību un ieiet dziļi tagadnē. Jūs pamodīsieties no laika sapņa un sajūta būs tāda, ka smaga nasta būtu noņemta no pleciem, vieglums, brīvība. Bet manas problēmas taču vēl aizvien gaida. Tās neviens nav atrisinājis. Patiesībā runa nav par šo problēmu atrisināšanu. Ir vienkārši jāsaprot, ka problēmas neeksistē. Ir tikai situācijas, ar ko vai nu tūlīt jātiek galā, vai jāatstāj tās mierā un jāpieņem kā pašreizējā brīža šī sastāvdaļa līdz brīdim, kad tās pazūd pašas no sevis vai arī kļūst atrisināmas. Problēmas ir prāta radītas, un to pastāvēšanai ir nepieciešams laiks, tās nevar izdzīvot tagadnes realitātē. Problēma nozīmē, ka esat iesaistījies situācijā mentāli, bez patiesa nodoma vai iespējas rīkoties tūlīt un neapzināti padarāt to par daļu no savas es apziņas. Jūs tik ļoti nomāc šī dzīves situācija, ka zaudējat apziņu par dzīvi, par to, ka jūs vispār esat. Varbūt arī, ka ienesāt savā prātā nevajadzīgu nastu veidotu no neskaitāmām lietām, ko darīsiet vai ko vajadzēs darīt nākotnē. Tai vietā, lai sakopotu uzmanību uz vienu lietu, ko darāt tagad, reālā ārkārtas situācijām, prāts apstājas un jūs pilnībā nokļūstat tagadnē un sāk darboties kaut kas neapšaubāmi varenāks. Tieši tāpēc ir zināmi gadījumi, kad vienkārši cilvēki pēkšņi ir spējuši paveikt varoņdarbus. Kaut ko darot, mēģināt pievērst uzmanību darbībai, nevis rezultātam, kuru esat cerējis sasniegt. Veltiet vislielāko uzmanību visam, kas atrodams šai pašreizējā mirklī. Kā ir iespējams atbrīvoties no negativitātes? To aizsviežat tā, kā jūs aizmestu karstu ogles gabalu, ko jūs turētu rokās. Kā jūs atbrīvotos no smagas nastas un nevajadzīgas nastas, ko nesāt? Tikai apzinoties, ka nevēlaties ciest sāpes vai stiept šo nastu vēl ilgāk un tiekot no tās vaļā. Dziļajā neapzināšanās stāvoklī sāpju ķermeni vai citas dziļas bēdas, kā piemēram mīļotā cilvēka zaudējumi, ir iespējams tikai pieņemt to pilnībā un apgaismot ar tagadnes gaismu un pastiprināti uzmanīt. Savukārt, vienkāršās neapzināšanās stāvoklī daudzus prāta modeļus var viegli salauzt. Apzinoties, ka tie nav vajadzīgi un saprotot, ka ir iespējams izvēlēties un jūs
neesat vienkārši nosacījuma refleksu saišķis. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams saskarties ar tagadnes spēku, jo bez tā jums nav nekādas izvēles. Saucot dažas emocijas par negatīvām, vai jūs neradāt mentālu labā un sliktā polaritāti? Nē, polaritāte radās agrākā pakāpē, kad prāts vērtē pašreizējo mirkli kā sliktu. Šis spriedums tad arī radīja negatīvās emocijas. Taču, ja dažas emocijas tiek sauktas par negatīvām, vai tad patiesībā nenozīmē, ka tām tur nevajadzētu būt, ka nav labi, ja cilvēks ka cilvēkam ir šādas emocijas? Domāju, ka ikvienam drīzāk vajadzētu sev ļaut izjust visas emocijas, kas vien rodas. Nekā vērtēt, vai tās ir pieņemamas vai sliktas. Tas nekas, ka jūtamies dusmīgi, sakaitināti, drūmi un tam līdzīgi. Vienkārši šīs emocijas apslāpējot rodas iekšējais konflikts un noliegums. Viss ir tieši tā, kā tam jābūt. Ja jau prātā radītas emociju vai reakciju modelis atrodas jūsos, tad pieņemiet to. Jūs nebijāt pietiekami izkopis apziņas modrumu, lai jūs varētu izvēlēties. Tas nav spriedums, bet fakts. Ja būtu iespēja izvēlēties vai apzināties, ka tāda ir, ko tad jūs izvēlētos? Ciešanas vai prieku, bezrūpību vai raizes, varbūt mieru vai nesaskaņas? Vai jūs izvēlētos domas un emocijas, kas atrauj jūs no dabiskā stāvokļa šai esamībām, atrauj no iekšējā dzīves prieka? Jebkuru šādu izjūtu sauc par negatīvu. Tas vienkārši ir slikti. Ne tādā nozīmē, ka jums to nevajadzētu darīt. Vienkārši kā sliktu faktu, līdzīgi kā nelabumu sajūtu vēderām. Kā gan ir iespējams, kad ir nogalināti vairāk nekā 100 miljoni cilvēku tikai ņemot 20. gadsimtu? Tas, ka cilvēki nodara tik milzīgas sāpes viens otram, ir kaut kas prātam neaptveram. Šajā skaitlī pat nav iekļauta mentālā, emocionālā un fiziskā vardarbība, mocības, sāpes, nežēlība, ko ikdienā dzīvē cilvēki turpina nodarīt viens otram un arī pārējām būtnēm. Vai cilvēku rīcības iemesls ir saskaršanās ar savu dabisko stāvokli un iekšējo dzīves prieku? Protams, nē. Tikai cilvēki, kas ir dziļu negāciju varā, kas jūtas ļoti slikti, radītu šādu realitāti kā atspoguļojumu savām izjūtām. Un tie iznīcina dabu un planētu, kas mūs uztur. Cilvēki ir bīstama, vaiprātīga un slima suga. Tas ir fakts. Tāpat arī ir fakts tas, ka šī neprāta slēpjas arī saprāts, un tieši šobrīd jums ir iespēja sevi dziedināt un atbrīvot. Tad, kad esat iemācījies pieņemt savu aizvainojumu, drūmumu, dusmas un tā tālāk, tad pienāk brīdis, kad ir jādodas uz nākamo līmeni, kurā negatīvās emocijas vairs nerodas vispār. Ja tā nenotiek, tad šī pieņemšana kļūst par mentālu etiķeti, zem kuras ego turpinās ļauties ciešanām. Tādā veidā stiprinot atšķirību no citām būtnēm, apkārtējās vides un pašreizējā brīža. Tieši nošķirtība ir ego pamats. Patiesa izjūtu pieņemšana cilvēku mentāli pārvērš. Un ja jūs dziļi sevi un patiešām justu, ka viss ir kārtībā, vai tad jums vispār būtu negatīvas izjūtas? Bez vērtēšanas un bez pretestības esošajam tās nerastos. Ar prātu jums šķiet, ka viss ir ok, taču dziļi sevi jūs tam neticat, un tāpēc vecie mentāli, emocionālie aizsardzības modeļi vēl aizvien ir savā vietā, un tas jums liek justies slikti. Pavērojiet, vai gadās brīži, kad sūdzaties domās vai runā par situāciju, kurā atrodaties, vai varbūt par citu cilvēku izdarīto,
vai teikto par apkārtējo vidi, dzīves situāciju vai arī par laiku. Žēlošanās vienmēr nozīmē esošā nepieņemšanu, tā vienmēr ietver sevī neapzinātu negatīvu lādiņu. Žēlojoties, jūs padarāt sevi par upuri, bet darbojoties jūs apliecināt savu spēku. Mainiet radušo situāciju ar darbību vai izrunājoties. Varbūt liecieties mierā un pieņemiet to, un ja šis brīdis un tagad nav paciešami un dara jūs nelaimīgus, ir 3 iespējas. Attālināties no konkrētās situācijas, mainīt to vai pilnībā pieņemt. Un ir jāpieņem sava lēmuma sekas bez atrunām, bez negativitātes un bez psihiska piesārņojuma. Turiet savu iekšējo telpu tīru. Attālinoties no attiecīgās situācijas vai izmainot to, pirmais ir atbrīvoties no negativitātes. Darbība, ko motivē izpratne, ir daudz efektīvāka par negāciju izraisītu darbību. Jebkura darbība ir labākais risinājums nekā bezdarbība. It īpaši, ja kādu laiku esat iesprūdis kādā nepatīkamajā situācijā. Ja esat kļūdījies, tad jūs no tās kļūdas mācāties, un tad tā vairs neskaitās kļūda. Ja tiešām nav iespējams neko darīt, lai mainītu brīdi, tad pieņemiet to pilnībā, atbrīvojieties no šīs iekšējās pretestības. Mākslīgais un nelaimīgais es, kuram patīk justies nožēlojamam, aizvainotam un patīk pašam sevi pažēlot, tad vairs nevar pastāvēt. To sauc par padošanos. Un padošanās nav vājums, tas ir liels spēks. Padošanās palīdz jums kļūt iekšēji brīviem no konkrētās situācijas, un iespējams, ka tad situācija mainīsies pati par sevi bez jūsu palīdzības. Varbūt jūsos ir aizrautīgi vēlēšanās atrasties nākotnē, un tagadnē ir tikai līdzeklis, kā tur nokļūt. Jūs iekšēji sašķeļaties, radīt un dzīvot ar šādām iekšējām plaisām ir nesaprātīgi. Neprojicējiet nākotni un nenoliedziet tagadni. Visu, ko darāt, dariet ar pilnu atdevi, izbaudiet šo enerģijas plūsmu un procesu. Vai arī jūs varat likt tam visam mieru, apsēsties uz soliņa parkā un pavērot prātu. Tas varētu sākt domāt, ka šobrīd tev vajadzētu strādāt, ka tu veltīsi šķiet laiku. Vērojiet prātu un pasmējieties par to. Varbūt, ka jūsu uzmanība ir vērsta uz pagātni. Atcerieties varoņdarbus, ko kādreiz izdarījāt, atcerieties savu pieredzi, piedzīvojumus, kavējieties atmiņās un žēlojieties, aprakstāt tās lietas, kas jums nodarītas vai ko pats esat kādam nodarījis. Vai jūsu domu procesi rada vainas apziņu, lepnību, aizvainojumu, dusmas, nožēlu vai sevis žēlošanu? Tad jūs ne tikai no jauna stiprināt savu mākslīgo es, bet arī palīdzat pātrināt savu ķermeņa novecošanas procesu, jo savā psihē uzkrājat pagātni. Lieciet mierā šo savu pagātni, jums tā nav vajadzīga. Izmantojiet to tikai tādos gadījumos, ka tas ir nepieciešams tagadnēji. Cik daudz no savas dzīves jūs gaidat nīkšana rindās, satiksmes sastrēgumi vai lidostā kādu gaidīt, ilgas pēc darba dienas beigām. Tā ir maza mēroga gaidīšana. Liela mēroga gaidīšana ir ilgošanās pēc nākamā atvaļinājuma, labāka darba, bērnu pieaugšanas, ilgošanās pēc patiesvērtīgām attiecībām, panākumiem, naudas, apskaidrības. Nav nekas īpašs, ka cilvēki visu dzīvi pavada gaidot, kad beidzot viņš varēs sākt dzīvot. Gaidīšana ir prāta stāvoklis. Tas nozīmē, ka jūs vēlaties nākotni un negribat atrasties tagadnē. Jūs negribat to, kas jums ir, bet jūs gribat to, kā jums nav. Ar katru šo gaidīšanas formu jūs sevī radāt neapzinātu iekšējo konfliktu starp pašreizējo mirkli, kurā negribat atrasties, un iedomāto nākotni, kurā vēlaties nokļūt. Tas samazinās jūsu dzīves kvalitāti, jo liek zaudēt jums tagadni. Dzīve ir galvenais.
tā jau ir vesela, pilnīga un ideāla. Dzīvi veido pieredze un apstākļi. Nav slikti, ja jums ir mērķi un jūs cenšaties kaut ko sasniegt. Kļūda ir, ka izmantojot to kā aizvietotāju dzīves sajūtai, esamībai. Esamība ir tagadne. Ja nē, jūs esat kā arhitekts, kas nepievērš uzmanību ēkas pamatiem, bet daudz laika velta strādājot pie virsbūves. Piemēram, daudzi cilvēki gaida labklājību, bet to nevar sasniegt nākotnē. Tikai pilnībā gādājot, atzīstot un pieņemot pašreizējo mirkli, pašreizējo realitāti, kur esat, kas esat un ko šobrīd jūs darāt. Tikai pilnībā pieņemot to, kas jums ir, jūs sākat justies pateicīgi par to visu, pateicīgs par esošo, pateicība pašreizējam. Dzīve tagadnē ir patiesa labklājība. Laika gaitā labklājība pati parādīsies visdažādākajos veidos. Dusmas, vilšanās vai neapmierinātība par to, ka jums nav kaut kas, var jūs motivēt kļūt bagātam. Tikai pat sapelnot miljonus, jūs iekšēji izjutīsiet trūkumu un dziļi sevī jutīsieties nepiepildīts. Jūs varēsiet iegūt visu, ko var iegūt par naudu, bet tie nebūs pastāvīgie iegūmi. Tukšuma sajūta un vajadzība pēc nākamiem psiholoģiskiem un fiziskiem gandarījumiem nekad neizzudīs. Jums jāpārtrauc atrašanās prāta gaidīšanas stāvoklī. Kad jūs jūtat, ka jūs sākat kaut ko gaidīt, tad ātri novērsieties, ienāciet pašreizējā mirklī un vienkārši baudiet un esiet šajā mirklī. Tas šodien būtu tā kā viss, ko es gribēju jums pastāstīt. Strādājam ar sevi, ieklausamies citos, ieklausamies arī sevi un tiekamies nākamajā video. Paldies!